Manuprāt, tas viss trūcīgākais materiāls ir tieši par Latviju. Nē, tas ir, un mēs to arī mēģinām kaut kādā veidā lipināt ciet, un tur mums ir, teiksim, arī kolēģi, tur ir gatavojuši tās intervijas ar vīdiešiem, ne, kas ir atsevišķi, varbūt tāda grāmatiņa, ko kādreiz varbūt tā ir atradīšu. Tā ir eksotika vairāk vai mazāk, ja tagad mēs tādu vienu projektu tur bīdam un mēģinām, faktiski tā grāmata arī jau ir gatava pēc savas būtības, ja tur nav un būs, tad viņu arī izdos, tas ir Krievu dzīves stāsts. Ja, faktiski tas ir mēģinājums pastīties, kā tad Krievi redz šo te situāciju un ko viņi stāsta, ja, teiksim. Un tur ir tāds, man liekas, daudziem būs pārsteigums, ja, ka viņi tur nemaz tik atšķirīgi nedomā, kā mums bieži šķiet. Jā, neapšaubām, jo, redzi, man pieešanī, es esmu drusku, kā bija tāda laba grāmata, and wandere zwischen zwei Welten. Es it kā esmu starp viņiem, jo es esmu ģenētiski samiksēts. Mani gan viena, gan otra, gan pret latviešiem man ir zināma saistība. Es nejūtos viņos svešs. Tie ir savējie, vācu-baltieši man ir savējie. Krievu diaspora man ar zināmā mērā savējie. Bērnībā man bija Ivars Ēdols, rotaļbiedrs. Tas bija. Es vēl neesmu noskatījis, bet man liekas, viņš tomēr ir žīds bijis un slavofilais žīds. Jo uzvārds pats par sevi ir drastisks un tādi, kā saka, izšķīdoši. Latvijas kopienā žīdu ir diezgan daudz, kuriem ir žīdu senči. Un tā kā līdz ar to man, un tā kā man bērnībā bija neskaitāmas valodas izgāja cauri manai apziņai, man nav, es neesmu piesiets vienā punktā. Un līdz ar to man šķiet, ka es diezgan objektīvi varu novērtēt gan vienus, gan otrus, gan trešos, jo neviens no viņiem man nav svešinieki. Nevienīgie svešinieki, ar kuriem iznāca samērā interesanti saskatās ir ar lībiešiem. Viņi ir, jā, es viņus nejūtu. Viņi man ir tā ārpus katras kategorijas, jo viņiem ir sevišķi tā, kā viņi ir saglabājuši kaut kādu savu kultūriņu, ļoti šaurā lokā. Tāpēc kā čigāniem, līdzīgi kā čigāniem, viņi nav iekļaujami pārējo Latvijas iedzīvotāju jomu, viņi ir savējie. Viņi ir ļoti šauri. Un tā kā es mēģinu skatīties uz to un mēģinu atrast veidu, lai parādītu tā laika likums, varētu teikt, morālo stāju, atbildības sajūtu, attiecību vecāki bērni, kas man prāt ir ļoti reti parādās šis jautājums, jo Krievu laikā jau vecāki bērnu attiecības bija tā notraumētas ar oficiālo politiku pionieri un pionieru nometnes un viss tas pārējais ar to politizēto un audzēt jauno padomu pilsēnu, skrūvīt vergu, kurš akli izpildi pavēles. Tas jau tika veidots no bērni kājas, un tā kā tēvs un māte abi divi strādāja, nedrīkstēja nestrādāt, tā kā visu to atgriezt atpakaļ, teiksim, Latvijas brīvvalsti, kurā šī saikne no vecvecākiem uz bērniem bija viena no dominējošām. Tā jau bija tā, kas pārnes kultūras tradīcijas un visu pārējo. Tēvi mātes parasti
viņiem šīs attiecības bija vairāk diktāta formā, vairāk piespiedu formā, bet ar vecvecākiem saites vienmēr bija ideāls. Jo, kad gāja bērni, kad netika ar saviem vecākiem galā, tā gāja pie vecmāmiņas izsūtīt. Kā bija tavā ģimenē? Manā ģimenē vecmāmiņas ieraudzīja ļoti vēlu tikai. Vecmāmiņa parādījās mūsu ģimenē tā man bija gadi 8 vai? Jā, apmēram tādā laikā. Viņa bija mams piederēja, un viņa atrodas bija māklere, tas māklers to māju pārdeva un ar visu naudu aizlādās uz Ameriku. Tā viņa atnāca pie mums. Līdz tam laikam retu reizi, teiksim, kaut kādīgi apciemot ar vecumā, varbūt reiz pa 2-3 mēnešiem. Es tam neatceros, es tikai atceros vizuāli viņas dzīvoklī. Tā kā, bet man nebija tāds problēmas, jo manai mātei bija ļoti atšķirīga pieeja. Es nekad neesmu dzirdējis, ka viņa būtu pacēlus balsi. Vecā māte varēja izsprākt bet nekad viņa bija ārkārtīgi ieturēta un ļoti konsekventa un man tādā ziņā vienkārši laimējās ar tādu māti. Viņai bija ļoti tāda racionāla pieeja un viņa vienmēr tā it kā uzsver, kad ļoti slikti ir, kad mātei ir mērķēt mīlestību pret savu bērnu, ka viņi piedod viņam visus grēkus un tā tālākais tāds. Kad jābūt distancēm un jābūt taisnīgam savstarpējām attiecībām. Tā kā man tāds izņēmums stāvoklis bija ar vecākiem, bet visā visumā tā ģimts tradīcija, tā bija fantastiski. Jo arī tie no laukiem iebraukušie strādnieki, kas bija Rīgā. Tad saites ar vecāku mājām viņiem nepārtrūk. Pavasar tie strādnieki bērni kaut kur pie saviem radiem uz laukiem brauc. Latvijas laikā jau nebija šādi, kas saka, vasaras nometnes un tāds, kā tā jau ir pa pilnam. Tas bija rets izņēmums, varbūt skautiem bija tādi. No Ulmaņa laikā bija mazpolka, kaut kas tāds organizēts, bet principā bērni lielāko daļu tad aizskolās pie vecvecākiem. Pie vieniem, pie otriem, pie tēva, pie tēva vecākiem, pie mātes vecākiem. Bija tā kultūras tradīcija, pārmantošana. Bez šīs saites ir tikpat kā neiespējami. Šodien savādāk? Šodien, es saku šodien. Šī kultūras tradīcija pārmantošana šodien praktiski nav iespējama. Nav. Kad tēvs un māte strādā, viņiem ir tāda visnepieciešamākais, kas ir bioloģiski nodrošināt bioloģisko eksistenci savam bērnam. Bet viņiem ir laika, jo laiks jau bija pēc būtības vecvecākiem. Tiem vecākiem jau arī nebija īsti tā, viņi peldēja savā sfērā un kā tas arī nebūtu. Un šīs tautas tradīcija pārmantošana bez šīs saiknes, to, kad vecvecāki dzīvo atsevišķi un vecāki atsevišķi, kad večus nobīda nost, lai viņi noveģetē un, kā saka, aiziet. Un reiz pa gadu aiziet ciemos un tad reiz pa gadu aiziet uz kapiem.
Tā ir vienkārši tāda forma pārtraukusi. Un tādā vietā ir visi pārējie tie saites ar bijušām kultūras tradīcijām ir ārkārtīgi vājas. Tāpēc es šodien uzskatu, ka teikt, ka mēs dzīvojam Latvijā, ir diezgan muļķīgs teiciens. Tev tā vecmāmiņa bija vācieta vai latvieta? Nē, vecmāmiņa bija no mācas puses latvieta. Vecmāmiņa bija ļoti īpatnēja. Vecmāmiņa jau bija diezgan turīga, viņai piederēja robežu Dzirnavas kādreiz, pirmā Krievu lajā pirms pasaules kara. Un viņa bija uzaugusi kopā ar baronu bērniem. Viņa jaunībā precīzi runāja vāciski, pilnīgi brīvdabīgi. Tad viņa bija krodzniece, kā tā krodzniece nevarēja runāt latviski, krieviski un vāciski. Bet ar mums viņa kategoriski nevienu vārdu vāciski neprata. Ne. Jo viņa ārkārtīgi necieta manu tēvu, ka viņš tāds vecis jaunu, viņas jauno meitu noprecējis, vienmēr bija tāda distance, un viņi bija kā, viņi viens otru neieredzēja. Priekš viņa bija jaunā sievasmā, un tā zināmā mērā, tā kontakts ar veco māti mani ieveda latviešu valodu sapratē. Un kad tā vecā māte ļoti kontaktējās ar mani, es viņai biju mīļais mazbēloņš, un mani brāļi bija drusku tā ausumzēti. Viņi nebija tik cieši saistīti. Un vidējais brālis runāja latviski ar diezgan jūtami akcentu tomēr. Vecākais brālis, tā kā viņš ar sportu nodarbojās Latvijas sporta biedrībā, tad viņš bija starp latviešiem daudz, un viņam nebija nekāda problēma. Bet vidējiem brālim bija tomēr tāda drusku, viņš nebija tik. Viņam latviešu valoda, tāpēc viņš varēja runāt un visi ko, bet tā nebija viņa valoda. Tā bija drusku viņam svešu valoda. Apmēram tāpat kā Ušakovam, kurš nekādi, starp citu Ušakovs eleganti runā angliski. Eleganti. Un vakar es biju pārsteigts, kad tiešām tur nav ko runāt. Bet latviešu valodā viņam ir neglābjams akcents. Garais šaurais e, garais platais un īsais garais e. Tas ir klupšanas akmens visiem, kas mēģina latviski runāt. Lūk, un es domāju, ko es varētu dot informācijas ziņā par šo jautājumu. Par to kultūras tradīcijām, par to sintētisko latviskošanu, kas ir arī zināmā mērā modē parādījusies. Un tad kā cilvēki tamī laikā attiecās pret tādām lietām kā valodas barjēra. Ārkārtīgi primitīvi. Maskavas poštotes tie bruģētāji, sevišķi, kas bija vecticībnieki, tā bija sava šaura kopiena, kura praktiski ar pāriem nekontaktējās. Viņa darba vadītājs, tas ir bruģētāju, priekšstrādnieks, kas tas bija? Tas bez šaubām runāja ar viņiem tikai krieviski. Bija skolas, kurā
Viņi bija lielāko daļu ar ļoti zemu izglītības, pāris klases viņi negāja, ja viņi gāja, tad viņi gāja uz klosteri kaut kādīgi, tur kaut kādas gudrības smelties. Līdz ar to viņi bija tādi, viņi nebija agresīvi, un pret viņiem nebija agresīvs. Šī starp etniskā agresija, manuprāt, ir saistīta galvenokārt tīri ar mantiskiem apsvērumiem. Kaitina tā otra klana turība, kad tādā ziņā ļoti īpatnēji bija tas, kad žīdi nekad neizrādīja savu bagātību. Pat es 7 gadus strādāju kopā ar žīdiem radio darbnīcā pretī stacijai. Tā bija faktiski maskēta privāta darbība. Bija Gordons, tad bija Mostermanis, un bija viens no Krievijas, no Odesas atbraukušies, tas bija rakstāmašīnu meistars, un vēl bija Kreicers, vācieša un žīda krustējums, kurš bija Mežbarka koncentrācijas nometnē. Tā bija elitārā nometne, kur nebija tie prastie, kur bija tādi jauktie, un tā tālāk, jo viņa tēvs bija vācietis, māte žīdene, un tēvs bija cirka orķestrā direktors. Un viņš bija valsts laika izdzīvojis, Kreicerīts, un tādā vidē pie Gordona es vienreiz aizgāju pie viņa mājas. Vienmēr ļoti, tīri, kārtīgi apģērbies un tā tālāk, nekādu sevišķi. Viņa dēls izstudēja medicīnu, bija Republikas galvenais sanitārais ārsts vai tam līdzīgi. Viņš aizbrauc prom uz Izraēlu jau pirms atmodas, kad bija tas pēdējais brauciens, ka žīdis izlaida ārā. Un nekad ne ar ko viņš nespīdēja ar kaut kādu savu turību. Tā kā es iegāju viņa mājās, tad es tā gandrīz apsēdos. Tas bija ļoti raksturīgi. Es zinu arī no citiem manā bērnībā bija tie ārkārtīgi trūcīgie žīdi. Man bija tāds draugs, kurš bija kurpnieka, nevis kurpnieka, bet kurpju dēls. Tā ir tāda viszemākās šķiras amatnieki. Tad tur nabadzība spīdēja no visiem kaktiem. Un tā kā viņiem bija cemes ēda to zupu, tad tur tie gaļas gabaliņi bija varbūt tādi rokas pirkstiem saskaitām. Un dzīvoja trūcīgi un tādi, bet bagātie žīdi nebraukāja ar šurmaņiem, nebraukāja ar automobilariņiem. Viņi nekad nespīdēja ar savu turību. Un tas radīja to, ka pret žīdiem tas naids bija vairāk tur, kur zemā strādniecība un zemā tauta redzēja, cik ārkārtīgi labi viņi dzīvo. Viņš taču neko nestrādā, viņš tikai pērk un pārdod, un viņš dzīvo tik lepni un tā tālāk. Un visa šī viņa atklātā bagātība, teiksim, Krievijā, varbūt arī Ukrainē, es nezinu, es neesmu to pētījis, bet man šķiet, ka šī naids pret kādu citu tautību pirmā kārtā ir kā tā saka, mazvērtības kompleks pret to, ka viņiem ir tik labi, man ir tik slikti, ne? Tā ir tīri tāda. Un otrkārt līdz ar to aizdomas par to, ka viņš taču nevar būt tik bagāts, ja viņš būtu godīgs. Šī. Tie ir sociālie šie iemesli.
Un nevajag aizmirst to, kā tad bija, kā tik viegli Ādolfam bija sakodīt savus brūnos šitos te izsitējus, kad, jā, tie žīdi ir mūsu nelaime, viņi ir jālikvidē, un viņi jūs varēsiet pievākt. Tā šī psiholoģija ir viena no tādiem visnozīmīgākām. Otra, kas rada, ir tas, ka cilvēki ienāk ar savu cita veidu kultūru. To, kad iebrauca visi tie Padomju Savienības krievvalodīgie cilvēki, kuriem ar krieviem ir ļoti pakārtots attiecības. Mēs viņus saucam par krieviem, kur gan krievi taču ir mazākums visā tamī Padomju Savienībā. Tā ir krievu valoda. Viņi atnāca ar krievu valodu, un katri atnāca ar saviem ļoti atšķirīgiem kultūras tradīcijām. Vispirms tā lieta, kad šāda atšķirības, starp citu, bija manā laikā, manā bērnībā bija atšķirības starp žīdu skolām un pārējām skolām. Viņi bija ļoti nedisciplinēti, viņiem bija viss, kas atļauts. Mēs dzīvojam Elizabetes ielā, un Lazaretes ielā bija žīdu skola, un tas kvartāls ir tāds, iekšā ir sētas, vai ne? Jā. Un abu Dzirnavu iela, Lazaretes iela, Antonijas iela un tā. Iekšā tas ir paredzams, un līdz ar to nebija iespējams, ja skolas laikā nevarēja logus turēt vaļā. Tas trobēls, fantastisks. Un viņi vairāk bija tādi, kas tā čupojās, un gāja čupiņām tā tālāk. Es gāju uz esplanādu futenspēlēt ar latviešu puikām. Žīdu puikas nebija. Viņi tomēr turējās separāti, un viņi bija acīm redzami, ka tie ir žīdi. Tāpat kā bija acīm redzami, teiksim, vecpilcībnieki, gan pēc uzvedības un tā tālāk. Bet viņi neizraisīja, nebija neizprast viņiem. Zinām, latvieši uzskatīs, tas ir ļoti labi. Ir tas, skrodadienas parādīs, ka drīzāk ar tāda labsardīga paņirkšana pa žīdiem, bet ne jau naida. Un šī naidīgā attieksme var parādīties tikai tad, kad parādās ekspansija, kad ierodās vesela rinda cilvēki, kur pēkšņi bērni iet baroši pa ieliem, uzvedība gandarīs tāpat kā žīdiem, artikulē, kliedz un tā tālāk, ko Latvijas laikā varēja, bija tāds huligānu tādi grupiņš, kuri uzvedās nedisciplinēti, ne? Bet, ka parādās vesela daļa no iedzīvotājiem, kur uzvedās pilnīgi atšķirīgi. Tā viņu, tā kā viņu publiskā dzīve, viņi kā sāģas iedzīvotāji ir pieraduši, kad visu dzīvi norit tamī sāģas galvenajā ielā. Latviešiem viensēt. Viņa publiskās izdarības ir vienmēr tādas kopienas. Tad tas jau bija viens no variantiem, kurš radīja, varētu teikt, tādu morālisku spriedzi ar šiem iebraukušajiem homo sovietikus, bija nesadarība. Un viņi dominēja ar to, ka tā kā viņi visi lietoja valsts valodu, kuri bija obligāti, tad viņi bija izveidojies kā zemākas, ja varētu tā rupi izteikties, zemākas rases augstākā kārta, kas bez šaubām
izraisīja diskomfortu. Tas pirmais jautājums jau ir diskomforta, un otrkārt apdraudējumu, jo tā jau ir zināmā mērā kaut kādas citas tautas, jeb citas kopienas grupas pārņem kultūrālo fonu ar citu viedokli. Vai viņš ir labāks vai sliktāks, to es neņemu spriest, un tas arī nav tas svarīgais, jo šodien mums tas ir tik klāji redzams, kā ir divu kultūru sadursmē neiespējami. Kompromisi nav iespējami. Viņi agri vai vēl noved pie katastrofas. Tas ir, tad vajag palasīt. Špenglēt, tas ir tik daudz reizes atkārtojies. Nerunāsim pat par to, kā pirmā tā augstākās kultūras Babilona ar saviem kurdiem, ja persiešiem, kas ir pēc būtības vistīrākie indo-eiropieši, vistuvāk sanskritam, un šī kultūra galīgi aizgāja bojā eju ar Bābeles torņa sabrukšanu, šī teiksme, ka visi sanāca un vairs neviens nevarēja saprast, un tā tas torņas sabruk. Lūk, šis process ir diezgan nevadāms, un tie, kas mēģina viņā saskatīt kaut kādu labu efektu, tad es varu teikt, ka efekts ir tīri viens. Jo pirmā kārtā jau aug patēriņš, kaut arī tas patēriņš ir neatkarīgi no tā kārtā, bet jebkura nopirktais maizes rieciens ienes naudu budžetā. Līdz ar to, neatkarīgi vai viņš arī rada vērtības, nav tik svarīgi, ir svarīgi patēriņš. Patēriņa veicināšana ir tā, ko šī ekonomiska sistēma nepārtraukti dara. Veicināt patēriņu. Jaunu mēbeli, veco izsviest ārā, nopirkt 3 kilogramu gaļas, 2 kilogramu izmet ārā misenī, vai ne, un tā kā Vācijā nekad netiek kaut kāds ēdiens uzsildīts, tā kā mums paliek pāri, teiksim, gaļa, un par to uzgriež uz maizi, tur neiedomājam, tā ir misena un viss ir ārā. Tātad veicināt patēriņu. Viens jautājums ir skaidrs, veicina patēriņu, tātad ir jābūvē dzīvokļiem no nodokļiem var iekasēt naudu, un to naudu var pārvērst naudā no šīs dzīvokļu būvniecības dzīvokļu veselu rindu parazītu. Un līdz ar to šī migrācija ir Merkeles programmā tīra augstasinīgi ierēķināta ekonomikas izaugsmes viens no stimuliem. Un tā, bet tas ir ķēdams šīs dienas filozofisko nostādni. Un tā laika, kad neapšaubami spriedze pastāvēja starp vācu-baltiešiem un latviešiem no tā viedokļa, kad vienas puses no 200,000, apmēram 200,000 vācu-baltiešu iedzīvotājiem, kuri bija Rīgā, pēc kara palika 30,000. Tātad palika tikai tie, kuriem saiknes ar dzimteni pietiekuši stiprs un stabils, un liela daļa aizbrauca projām, un tie īpašumi, kas piederēja vācu baroniem un visiem tiem pārējiem arī uzņēmējiem, tie bija zināmā mērā kā daļa sacīja latviešu ekspansijai šajā kultūras izglītības saimnieciskā jomā, kur latvieši ārkārtīgi eksplodēja no kā 850. gada līdz
līdz 914. gadam vajag rēķināt. Rīga eksplodē no 200,000 uz 600,000 iedzīvotāju. Tas ir, viņi trīskāršoja, trīskāršojās apjoms. Un viss tas pārējais, un tie visi leteņi, kas sabrauc. Un līdz ar to tā pilsēta, kurā dominēja vācu valoda un tikai krāvei un kaut kādi sīkie bija tādi nenozīmīgi, tad viņi pārvieties. Un tā pazuka. Tā bija vācu baltiešu pirmā izzušana no Latvijas teritorijas bija šis pasaules karš. Kad pazuda, un tie atlikušie, viena daļa bija no tiem, kuri zināmā mērā traucēja uzņēmēju darbībā, bija jābūt labam uzņēmējiem konkurenti, leteņi lielāko daļu, cik viņi kā svaigi iesācēji bija daudz uzņēmīgāki. Viņi šo barjeru diezgan ātri pārveica un visu, jāpaskatās Rīgas jūgenstila būvētājiem, arhitekti, šitie, kā sakam, advokāti un veseli rinda šī augstākās inteliģences pārstāvi. Latvieši okupēja to. Tātad viņiem tādā laikā naida bija mazāk iemesls būt nīdējiem nekā fričiem. Fričiem atņēma viņa pozīciju. Un tā kā no tā vietokļa, ja runā par pamatiedzīvotājiem latviešiem pret pārējām kaut kādām minoritātēm nebija nec. Otrādi. Viņiem izveidoja, zinām, pārākumu apziņu, kur tie sevi augstāk vērtējušie friči bija, drīzāk bija, iedzīti stūrī, bet ne jau otrā. Ja to salīdzina ar to psiholoģiju, kāda ir tagad, kad Latvija ir tautu staigāšanas rezultātā pārpludināta ar homo sovietikus, gan valodas, gan tradīcija, gan visā pārējā ziņā ar mentalitāti, ziņā ar atšķirīgu lielu publikas daļu, tad šīs savstarpējās attiecības ir ar to laika nesalīdzināmas. Vienkārši šodien mēs nevaram iedomāt, kāda toreiz, droši vien arī Rīgas mieredz. Nebija. Bet, piemēram, tu uzaugi vācu sabiedrībā noteikti, bet gāja futeni spēlēt uz Esplanādu, bet tur jau arī, teiksim, tā publika, kas latvieši nāca, tur jau nāca no centra mājām. Ne jau no Griškenes. Nē. Kā ir Griškenes puikām, piemēram, tur? Griškenes puikām, viņiem bija sava republika, Lēmas Ielas republika. Viņiem nebija nacionālo problēmu. Viņiem bija teritoriālā problēma. Viņi bija savējie, neatkarīgi, ja tur arī kāds krievs paviļ bija, arī kāds no fričiem un tā tālāk, tad tur nebija problēmas. Tev arī bija kontakti, teiksim, ar Griškens, nekād, būtiski jāsaka, es biju centra puika un atceros, piemēram, mēs gājām, tā kā mēs dzīvojam Grieznīkelā, mēs gājām uz pilslaukumu. Pilslaukumā bija bērnu smilšu kasts, un tad tur mēs lecām tālumā, uzrunātās smilts, un lecām tālumā, un tur bija arī pa vidu kaut kādu latviešu puikas. Nebija nekādu. Kaut gan mums bija atšķirības zīmes. Mēs taču visi gājām ar zaļām cepurēm. Un latviešiem bija melnās. Tā kā ārējā forma bija zināms, who is who. Tad
kur iznāca domstarpības drusku ar latviešu puikam pie Strēlnieku dārza. Strēlnieku dārzā ir pie stūra, ir tādi 2 kioski, un pa vidiem ir vārti. Ap Strēlnieku dārzu bija žoks, un tas bija vācu kopienai piedarošais dārzs. Un tad tur laida iekšā, tad tanteņi sēdē un ar melnām cepurēm nelaida iekšā. Tikai ar zemēm. Tā kā kādreiz mēs nācām ārā, tad iznāca savillušanās ar melnu cepurēm. Bet tas bija līdz pirmam ķīsulim. Kad pirmajam no deguna tecē jāsēdē, tad bija miers, un tad visi kārtībā mums ir pat vairs labi viss. Tā kā tā bija tāda druskārījādi, es nezinu, vai tu esi lasījis Pāvila Ilves zēna Molnāra, tātad bērnu grāmata, kur botāniskā dārza kliķīte un malkas laukuma kliķīte savu starpā veda karas un tā tālāk. Tā bija, tāda eksistēja, bet viņa, es varu teikt, viņā nebija tas, kā naids pret šitiem te Krieva bandām, kas staigā riņķi, bļaudam un tā tālāk, visu to, tas rasa naidu, jo viņi ir agresīvi savā uzvedībā. Tur ir tā lieta, ka latviskajā kultūrā bija tomēr, ja lieto Ādolfa terminoloģiju, nordiska kultūra, vai ne tā nosvērta. Un vēl, ja es tā salīdzinu, nevar salīdzināt latviešu mentalitāti ar caurumā ir vācieti, ja tā skatās viss tās filmas, kā viņi eksploatē, un kā viņi raud, un kā viņi lamājās, un kā viņi krīt histērijā, un viss tas pāri. Latviešiem, tas nav saprotams. Ja iet uz kapiem un ja tu apskaties bērus latviešiem, neviens taču sev macis neplos no galvas un nevārtās pa zemi un meklēs. Vācijā tas nav nekas sevišķis. Kā ziemeļvācieši drīzāk, kas neizrāda savas emocijas. Zdrasti. Tie osīši, ja viņi ir tādi paši, viņiem, jā. Tā ir vienkārši drusku savādāk arī, tā ir, es nezinu, kā tas var veidoties, man šķiet, es tā kādreiz es par to padomāju, man šķiet, es negribu būt tāds gudri klukšaisers, jo neesmu sociāla antropologs, bet principā kopa, kura dzīvo nošķirti, tā kā viensētnieki. Jā, austriešiem tā arī neredzēs. Tāda izteiksmes forma, kā ir vidējiem sāģu iedzīvotājiem. Jo viņam jau nav kur izrādīt to savu emociju. Viņš ir ies viens pats un kliekšana ir pievērst sev uzmanību. Tu taču mežā neies un neizklieksies. Tu vari arī aiziet mežā, ja tu kādam traucē. Bet tā ir pievērst sev uzmanību, pārējo sev uzmanību. Izraisīt līdzjūtību, izraisīt kaut kādu palīdzību un tā tālāk, kā jau putniņi, kā čibina riņķi un tā tālāk. Tā ir kontakta veids, tas nav tavas personīgās emocijas, bet tu viņas izrādi, lai dabūtu kādu atdevi. Un tādam, kas dzīvo mežā, viņam nav kam izrādīties. Un līdz ar to šis dzīves stils ir atšķirīgs. Un vācieši taču gadu simtiņiem ilgi bija sāģu iedzīvotāji, kuri bija absolūtie vergi, kur bija absolūtā pakļautībā, kur dzīvo cieši saspiesti kopā ar citiem cilvēkiem. Tāpat kā žīdi savas emocijas izrāda un tā tālāk savējiem, lai izraisītu atbilst, lai iegūtu kaut kādu morālu
fiziski kādu labumu. Es nezinu, vai es neesmu iebraucis galīgi filozofiskās auzās, vai šīs manas pārdomas nav pārāk. Nē, kāpēc? Ļoti interesanti tas ir. Nu, es saku, tā Bet tas tā dīvaini, ja tā paskatāmies, tad tu nonāc pretrunās, jau varbūt, jo tu teici, ka māte tev bija atturīga, tēvs atturīga, bet vecā māte bija eksplozīva. Jā. Vecā māte un jāpaņem mana tante, tā jau nu bija klasiski. Saks neizturēja viņas šito te, un mūsu ģimenē uzskatīja, ka tā tante Mērija ir traka, ka viņa nav īsti normāla. Jo viņi krita histērijā un darīja visāds tādas. Es gribu teikt, ka likums tikai kļūst tad pa likumu, ja viņam ir izmērumi. Tā kā atsevišķi cilvēku uzvedība ir atšķirīga. Un otrkārt, šī eksplozija ir varas izpausmes rezultāti. Tas ir viens. Ja tu ar varu pielieto paaugstinot balsi un dodot pa pakaļ un visu to pāri, tas ir viens. Bet ja tu aiz skumjā, jeb aiz nelaimes sāc vaimanāt un krīst histērijā un to pāri, tas nav liederības gājiens. Jo, ja cilvēks emocionālā ziņā zaudē kontroli par savu rīcību, tad tas nav liederīgi. Briesmu gadījumā emocijas ir traucējušas. Emocijas ir jāmaņem nost un nu jā, ko tu par to runāt, jo dezertēt no leģiona vajag vairāk drosmes nekā paņemt šauteni un iet šaudēties. Jā, pie mums to nesaprot kaut kā. Jā. Pašlaik Vācijā, piemēram, ceļ piemineklis dezertieriem, ja, kas atļāvās būt tik drosmīgi, ka dezertēt, nepiedalīties tajā karā. Jā. Mums tas tiek uzskatīts gandrīz kā noderīgi, kā īsti neizprot. Jā. Ir jābūt daudz drosmīgākam un ne jau morālās tīrības dēļ, jo kaut kā tam līdzīgi, ka man bija labāk iepotēt attieksmi pret sevi un pret apkārtni un visu to pārēju. Atbildības sajūta ir tā, kas ir pret kolektivismu. Individuālā atbildības sajūta ir tā, kas tev neļauj iesaistīties šinī te ārprātīgajā slepkavošanas orģijā. Un tā ir pat varbūt neracionāli, jo ja rēģina varbūtība, kad tad, kad es aizlēdos no leģiona mēģināju tikt uz Kurzem projām, tad bija tā, ka jebkurš žandarms man varēja, man nebūtu šāvis, man būtu pakāruši pie pirmā koka, vienkārši ar strīdu, neiet krāmēties. Tātad izbraukt cauri un aizkauties līdz Kurzemes jūrmalai, to ceļu uzņemties un bez papīriem iesaukumu gados esošiem puikam, jaunekļiem. Tas prasīja, novērtēšanu. Vienā gadījumā, ja mani iesaistīja šī karā, tad caurmēr kvote apmēram varēja rēķinās labākā gadījumā 50-50. Bet, ja man šeit noķer, iespēja noķert atkarējas no manis. Tā vairs nav. Gaļas mašīna, kur ir zināmā mērā arī ir, ja tu cīņā, cik tu vari un tā tālāk, bet ir ļoti pakārtot. Tava rīcība ir ļoti neatkarīga no tiem rezultātiem, kāda ir šī. Un līdz ar to šeit tomēr ir tas, ka tu pats novērtē savas spējas, nevis krist panikā, bet ko tad tādā gadījumā darīt. Tu jau es apmēram izrēķinājis,
kurā brīdī, ja tevi noķer, vai uzreiz laisties, jeb nē, un kad tevi pa ceļam nošaus, jeb ko, tevi jābūt gatavam uz kaut kādu aktīvu rīcību. Kurā laikā tu paliki tik gudrs, ja mēs skatāmies? Tu pats teici, ka tu 41. gadā gāji brīvprātīgi. Jā, tad es vēl biju piesātināts ar Adolfu propagandu. Tad jau tā bija tā diezgan fiksi šķīti. Es saku, man nostādīja tā fakta priekšā tad, ka es aizgāju uz Vācu skolu un gribēju iet Vācu skolā. Nu jā, tā es sapratu, kas es esmu. Kad es esmu otrās šķiras cilvēks, vēl zem jebkura vissūdīgākā latvieša. Es esmu noderīgs. Līdz ar to, to sevišķi. Tā ir, bet redz, tā ir lieta, kuru, es nezinu, viņu ļoti grūti ir ietvert kaut kādā didaktiskā kanonā par to, kas ir cilvēcīgā, cilvēcei. Ir pats svarīgākais ir tas, zināma atbildības sajūta. Atbildības sajūta var audzēt individam ļoti grūti un sarežģīti, un tas ir smags process, kurā ir vajadzīgi apstākļi kopiena, kurā tas tiek kultivēts, bet un otrs ir otrs atbildība ar draudiem un pārtaku. Tā ir disciplīna, kurā tiem nav domāšana, vai tas ir liederīgi, vai tas ir pareizi un tā tālāk, tad tiek atslēgts, un 90% no populācijas ir tikai vajadzīgs pārtaka, nevis dars. Ir vajadzīgi likumi, visi tie likumi, kas tiek radīti, tas taču ir fantastisks idioms, pirms un ārprāts civilētais sabiedrībā. Reglamentē to, cik reiz tu drīkst iet uz mazām un spiest pogu, varbūt apmēram. Mēs esam nonākuši apmēram tādā situācijā, kad tevi reglamentē jebkurā vietā un priekš tā ir likums. Un likumam jāklās. Nevis loģikai, nevis liederībai, nevis tam iekšējiem godprātam, bet tev jāklās likumam. Kāda vēl veids, un redzi, Krievu laikā bija samērā vienkārši. Varētu teikt, ka 90% no iedzīvotājiem nepārtraukti apzinīgi pārkāpa likumu. Daudz un dažādā veidā. Tur, kur nevarēja izvērēt, tevi jāierod, tas bija darbā, tevi tālāk. Bet tu varēji nekā nedarīt, tu varēji muļķi laist, izlikties, ka tu kaut ko dari, tu varēji visu ko darīt, tu varēji privāti kaut kādu šefti uztaisīt, kādam kaut ko palīdzēt, saņemt par to naudu, izgrozīties un dzīvot, un raksturīgs piemērs bija tas, ka visvairāk automobīļi uz Nadūšu un Nasiļiņi bija Tbilisi, un otrā vieta bija Rīga. Kāpēc? Vienkārši tāpēc, kad šo pašu lietu, kad pārkāpa likumu, masveidīgi pārkāpa likumu paši funkcionāli. Un līdz ar to viņi arī skatījās tās ar pirkstiem. Un es visu Krievu laiku biju, var teikt, 7 gadu cietumu, kā saka, noletnes jau notiesātais. Jo privāti uzņēmēja darbība bija 7 gadi cietums, goks. Tas ir vislielākais nozīme. Es taču visu laiku halturēju, gan laboju radioaparāts, gan uz jumtiem uzstādīju televīzijas pēdējā laikā. Es mašīnas ķīlēju, gan tikai 2 mašīnas gadā, jo man viss apkārt riņķi šitie te
homosevetikus dzīvo, nu, 2 mašīnas es varu lāpīt. Vienam radiniekam un otram radiniekam un visi kārtībā. Un tad man bija pietiekoši nauda, lai kā saka, aizbraukt uz Kaukazu, kāpt kalnos un pašam bija mašīna. Un viss tā tālāk, tad, ja tu rēķināji vienu no tādiem gājieniem, man vēl tagad stāv, tas ir jau kādī mēnesi. Ja sarēķināji, cik Rīgā bija garāžās skābekļu baloni, kuri nekur nevarēja nopirkt, tad tie 5-kārt pārsniedz to skābekļu balonu skaitu, kas bija oficiāli apritē. Skābekļu balonu Stradiņos laboratorijā es dabūju, laikam kaut kas bija 3 litri tīrā spirta mēnesī, un tad es aizgāju pie skābekļa, iebraucu ar savu skābekļu balonu, parādīju šito, tas nozīmē 100 gramu špiritus un lūdzu tev balons. Šī saimniekošanas veids, tātad šī rēķināšanās cilvēkam, ka tas likums jau nav priekš manis, tas ir priekš viņiem. Tā šī domāšanas varēšana, kur šodien ir tikai tiem, kur ir augstā līmenī iesaistīti šī kopējā korporatīvās saitēs, tie augstā līmenī pārkāpj jebkuru likumu. Nu, teiksim, dienvidu tiltu celtniecībā kāds pāris miljardi aizgāja pa kreisi. Jebkurā, kas tas var nebūt, jebkurā gadījumā aizpeldi un tā tālāk. Tad uz tā fona viena tanteņa, kur tā kā šīdienas avīzē tie rakstīs, ja viņi 500 pāris noda, tad viņai ir jāmaksā 50 eiro nodoklis, kur viņa nopelna no to 500 pāriem varbūt 5 jeb 6 eiro. Tad viņai ir jāmaksā nodoklis 50 eiro. Nu, tagad liela daļa no tiem mūsu likumiem, kuri mums ir rakstīti, viņi nav rakstīti priekš mums, viņi ir rakstīti pret mums. Jo nevar tik milzīgi likumu daudzumu reglamentēt tevi jebkuru uzvedības normām pretī stāv kaut kāds likums. Tas lielākais ārprāts, ko es esmu redzējis, es beigšu par šī dienas problēmu, bet es nevaru to nepieminēt, ir klasifikators. Cilvēka darbības klasifikators. Atver to grāmatu, tu noģības. Tur ir rakstīts apkopēji bērndārzā, apkopēji tam, kāds papīrs vajadzīgs, kāda izglītība, kādi kritēriji, lai viņi varētu strādāt, viss ir rakstīts. Es nezinu, kāda trakonāju, kurā varētu kaut kādi lielāki neprāti sarakstīt tie dūļi. Nu, nevar iedomāties. Un tas ir Eiropas tiesība jomā, un tie ir kaut kādi, es nezinu, 10-20 tūkstoši lapas. Tad ir viss par tevi uzrakstīts. Kā tev jādomā? Ja tu esi nācis internetu, kāda tev ir jābūt izglītībai, kāda ir papieri, kāda ir atestāti, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tu nedrīkst, tā kā tu tagad, es nedrīkst tevi uzpirkt, es nedrīkst tevi dot kafiju, tad es tevi noskaņoju. Saprot? Mums ir atļauts. Visi? Nē, tas ir, bet, ja paskatāmies, tas ir visur, un to tur skatās bišķi savādāk, varbūt, teiksim, sociālā filozofijā, tur skatās uz to, ka var vienmēr viņi izstrādā tās stratēģijas, un viņas būtībā ir domāts tāpēc, lai viņi pati sevi atražot un nodrošinātu kārtību, bet sabiedrība atkal viņi dzīvo nevis pēc tām stratēģijām, bet viņi dzīvo pēc taktikām, kurā viņi mēģina apiet tās stratēģijas. Tā ir tā cilvēku, sabiedrības iedzīvošana jebkuros režīma apstākļos. Vienalga, vai tas būtu totalitārisms vai demokrātija, pilnīgi vienalga.
pilnīgi vienalga, jo tur es tev piekrītu. Tā viņš arī ir, un vienīgais jautājums ir tas, kurš, tur man jāatsaucas ir uz nelaimīgo Vīneri, kad tas bija Кибернетика и общество, там фашиграм, 50 gados parādījās, kur ir ļoti precīzi formulēts, ka jebkura vadības racionalitāte ir viņas saišu, atgrieznisko saišu īsumā. Tātad, ja tu esi kaut ko izdarījis, ja tu esi tur pagriezis un akmens un tā tālāk, ar vecāku šī ir varas tehnoloģijas racionalitātes liecība. Un šī ir neiespējami reaģēt vispirms. Ir divi faktori. Viss jautājums ir sociāli-ekonomiskie aspekti, ir ļoti sarežģīti. Viņi analizēt un var izdarīt, kā saka, analītisks secinājums. Praktiski neiespējams. Ir tikai empirika. Paaugstina nodokļus, palielinās budžets, var vairāk dakteriem maksāt un tā tālāk, bet tas ir bleķis. Tas viss nestrādā. Viņam ir, tā ir turbulenta sistēma, tu saproti, kas ir turbulenta, ja? Tā ir turbulenta sistēma, kuru prognozēt ir principā neiespējami. Ir novērtēt aptuveni varbūtību par to, ka tas notikums varētu tā un tā pavērsties ar zināmu nosacījumu. Tev var būt 20, 30, 40% kļūdu tanī ziņā, un varbūtība nekad nepārsniedz kaut kādu 10-20% līmeni. Nekur nav parādījies, ka ir neiespējami turbulentā procesā paredzēt iznākumu. Postfaktum, tas ir cits jautājums. Tad tu vari rēķināt kādu tur un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to šī sistēma ir kļūst tik ārkārtīgi sarežģīta un tik ārkārtīgi plati izgājusi daudz līmeņu vadības struktūrās pakārtotā sistēmā, kur no augšas līdz lejai paiet ārkārtīgi ilgs laiks atkarībā no tā procesa, kurš process notiek ātri, un tā miedarbība no tā līdz augšai nonāk jau sen, kad viss ir nojucis, nobrucis un tā tālāk. Tā ir stūrēšana no viena grāva į otrā. Un tā jau nav tikai šīs laikmeta raksturojumi. Tas ir tas pats raksturojums, kas ir jebkurā kultūra vēsturiskajā kopā, jeb arī vēsturiskā attiecības formā, kad šī sistēma kļūst tik liela, kad atgriezniskā saite kļūst pārāk ar nokavējumu, tad viņi sāk oscilēt, pendelēt un izjūt. Roma, Kartāga, vienalga, ko tu neņemti, vienmēr tas ir saistīts ar to, ka tā sistēma ir lielāka nekā viņas atgriezniskās saites iespējas. Viss. Tā kā tas nav nekas jauns, nav nekas unikāls, vēsturiski ņemot, mēs neesam izņēmumi katrā. Mēs neesam uz citas planētas, mēs esam uz tās pašas planētas, kur cilvēka populācijas, jo lielāka populācija, jo grūtāk ir viņas vadamība un praktiski viņi kļūst neiespējami. Līdz ar to viņi vienmēr eskalē kara, krīzes un visu šim iesakarībā. Jo jebkura jāņem vēsturiskos posms, kurā bija lielās kataklizmas, tad varētu teikt, savā laikā tas bija saistīts ar zemes ģeoloģiskām un visam pārējām struktūrām. Lielā sausuma periodā pēc Krakatau izveduma tā tālāk, kad zemes saules radiācija bija pazemināta, tad bija un tā tālāk sākās badi, un tad eksplodēja, un tad sākās kari, tad tautas staigāšana un dans, viņi zina, kas vienmēr ir
zināmā mērā bija tam zināmā pamatā bija kaut kādi globālie notikumi. Šodien viņi kaut gan jāņem Eģipte, arī tur bija zināmā mērā tāds, var teikt, pasaules meteoroloģiski apstākļi spēlē zināmu lomu. Bet šodien ir vienkārši šī ārkārtīgi sāsināta attiecība par dažādu krīžu iespējamību ir nesalīdzinām lielākā sakaru attīstība, respektīvi jebkura varētu teikt, iniciatīvas notikšana vienā jebkurā zemes punktā, forši atbalsojās uz visu pasaules ekonomiku. Kaut kādi, kaut kādi Arābijas pussalā, kad tur sākās kaut kādi konflikti, viss tas ierosina. No vienas puses, mani friči baigi labi nopelna. Varu sist gaisā ievaržas. No otras puses tie paši apsist tie Arābi mulku uz Eiropu. Tā saiste globāli nevar notikt tādi procesi, kā notika savā laikā māju kultūras bojājiem, kur nebija saistīta ar visiem pārējiem. Tā ir jebkurā vietā, jebkura konflikta situācija, jebkura neveiksme, jebkura atbalstoties uz visiem. Un neaizmirsīsim, ka arī tā pati Koreja ar savu iekšējo it kā norudušo struktūru, viņai arī ir miedarbība uz visu. Arī ar viņiem sāk ambeltaisīt, ar viņiem kaut kas nebūtu. Tā kā no vienas puses varētu teikt tā, vai tas nerada zinām tādu bezcerību. Es teicu, domāju, ka nē. Jo vienkārši apzinoties to, tu neiekrīt lamatās par to, ka te borē visu laiku, kad vainīgi ir Pasaules bankas žīdi, ja? Tad vainīgi ir Arābi, tad vainīgi ir Krievi, vainīgi ir tas, tu neiekrīt uz šīm primitīvām lietām. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Es nezinu. Man šķiet, ka tomēr tas ir labi, ja cilvēks drusku objektīvāk skatās uz pasauli, nevis caur pielūgšanu Dievam, ja vienam tādu kaut gan katram individam ir savs. Vienam ir vajadzīgs šī, tas ir Latvija lieta. Jā, bišķi pieliet. Bet ja mēs pastūrējam bišķi varbūt atpakaļ, vai, teiksim, par to tavu latviskošanos, vecmāte tātad tevi iemācīja, teiksim, to latviešu valodu? Nē, vecmāte neiemācīja. Es iemācījos ar bērniem. Ar bērniem. Es nemāku pateikt. Nē, vecā māte tikai ienāca ar to, kad zināmā mērā šī varētu būt pat kaut kāds latviešu tautas pārsams. Ienāca ar to latviešu kaut kāda kultūras veidu. Nezinu. Tas bija tas jautājums, varbūt, kas tad īsti ir tas, ka to latviešu kultūru tur vairāk sastapīja? Latviešu kultūra ir, manuprāt, man viņa bija saistīta ar arī pamatā ar zināmu attieksmi pret pienākumu tiesībām. Arī. Jo jā, tā varētu teikt, ka vecā māte varēja izkrist no eņģiem un varēja uzsist pa pleci kaut ko, pa ģīmi viņa nekad nav situs, bet viņa ir uz kaut kādu fizisku iedarbību izgājuši. Bet viņas nosacījumi man bija ļoti pieņemama, un kad par jebkuru savu darbību ir jānes zinām atbildība.
Un tā bija ne tikai, nebija atšķirība. Vācu baltiskā vide, starp citu, ar latvisko vidi, kultūrālā ziņā praktiski ne ar ko sevišķi neatšķirās. Jo tā ir, zināma racionalitāte, kāpēc barons cilvēkam nenoņēma zemi, bet ļāva viņam apstrādāt savu zemi. Viņam bija izdevīgi, ja tas bauers ir paēdis, tad viņš ar tās klaušas, ko viņš var, viņam arī izpildīs, un viņš 10. daļu no savas ražas viņam atdod. Tātad viņam jāļauj viņam būt paēdušam. Un šī racionālā pieeja, kurai nebija nekas kopīgs ar vācu prūsisko, automātisko pakļaušanās pavēlē, tā bija raksturīga ne jau tikai vācu baltiešam, tā bija raksturīga Latvijai kā tādai, kā videi. Un līdz ar to sevišķo atšķirību es neredzu starp latvisko mentalitāti un vācu baltieši, jo tie vācu baltieši jau parēķina 700 gadus ir bijuši kontaktā vien ar otru. Šī miedarbība notiek negribot. Nevienam no pusēm sevišķi viņam neveidojot. Veidojās kopēja apziņa par pienākumu un seku attiecībām. Tas ir pats kultūras pamats. Vai no tāpēc, ka tu tici Dievam, un latvieši nekad nav bijuši sevišķi dievticīgi tādā ziņā. Valsts baltiešu vidī arī neaizmirsīsim, kā pirmā protestantiskā baznīca bija Pētera baznīca, kur šī kopiena pieslējās Luterim, un viņi vienkārši okupēja to katoļiem to baznīcu. Un te notika tas process, kad šī vidē tā protestantisms bija vairāk piemērots nekā katolicisms. Un latviešiem kā tādai dabas tautai, kurai vispār šī vīzija par nāvi, elli un visiem tiem pārējiem, šie draudi, kas ir virs tevis, neeksistē, jo viņi nebija verdzībā paturami, viņi tika lietot kā gudrmājas dzīvnieki, kuram tu nodrošina viņam savu bļodu, savu veidi un tā tālāk, viņš tev apsargā māju un viss. Šī ir miedarbība, kura ir raksturīga, varētu teikt, manuprāt, tikai diviem reģioniem – Austrijai un Latvijai. Eiropā ir divi reģioni, kad ļoti līdzīgi izveidojās šī kungu kalpu un saimnieku kalpu attiecības, kur nekad nebija tik diferencēta attiecība. Jā, tur es tiešām gribu pie tā atgriezties kaut vai pie tā saimnieku kalpu attiecībām. Nepavēlti jau tie Skrodīdienas silmačos ļoti labi raksturo to gaisotni, kurā nebija šī kungu kalpu attiecības kaut kādā tādā striktā formā. Saimniekam bija saimnieka gals un tas pārējais, bet viss pārējie dzīve notiek kopīgi, pie kopīgi galda ēdi, pie kopīgi galda dzēruma, kopīgi svētki svinēja un tā tālāk. Tikai bija, saimniekam bija savs stūrs, kurā viņš. Un lūk, šī attieksme, ja varētu teikt, kura noteica vides sociālu, kulturālo to vidi, viņi nav bāzes. Viņi šodien nav bāzes. Un tad runāt par to, ka kaut ko griezt par labu, es nezinu. Es vienkārši nezinu. Jo es personīgi mēģinu cilvēks novest uz pirmā rokam, lai viņi paskatās un papēta. Viens no tādiem, es atkal nobaldos no tēmas, bet man vienkārši ienāca prātā šitā Rīdīgera atbildi Valdmanē, kur parādās viens no tiem
Šarona Ridigera nevajag ņemt pa pilnu, bet tos faktus, kurus viņi piemin, diemžēl tie ir fakti. Un rakstot to vienu, ko mēs visu laiku nevaram norīt to krupi, ka mēs sekojam Padomju Savienības jeb komunistu propagandai, ka Latvija tika kara laikā okupēta no vāciešu. Nu, nebija tāda. Tas pats pamatprincips. Es neizprotu, kā var tik tālu būt pazemotam suņa līmenī, tā kā Merkele, kur rāpo jebkura citas tautas un tautības priekšā, četrāps, jo viņi ir karu zaudējuši, un tā ir sasistā suņa psihozi. Ar ko latvieši ir šo psihozi nomījuši? 50 gadu trektarēšana, Padomju Savienības trektarēšana nav palikusi bez tādām. Runājam par vācu okupāciju visus šos 50 gadus. Nebija mums. Tas ir viens no tādiem ļoti interesantiem faktiem, kur faktoloģi šodien elementāri var pacelt augšā visus reizkomercialiātu rīkojumus un visu pārējo redzēt, ka eksistē pilnīgi stingri, nu, tas pats Valdmans bija reizkomercialiātu kaut kāds ģenerāla direktors, kas viņš skaties. Tas ir šī Gundara Valdmaņa tēvs, ja? Tiesais ģenerāla direktors. Jā. Nu, tā ir, ko es gribēju teikt ar to, ka tāda elementāra jautājuma, kuram nu vajadzētu mēģināt, ja vien tas ir iespējams, notīrīt vienreiz to no apziņas, kad Latvija nebija okupēta, un leģionā iesauktie cilvēki bija tikpat upuri, kā tie, kas Adolfa pusē vācieši tika iesaukti. Bija tādi paši upuri, un tāpat kā tas Krieviņš, kuru komunistu mērķis bija iekarot visu pasauli. Viņi visi bija upuri, bet Latvija nebija okupēta. Tanī brīdā vācieši izzina ārā Krievu okupantus no Latvijas. Vai to var saukt par okupāciju? Jā, paši jau viņi teica, ka Latvija ir okupēta. Nu, nevis kā Latvija, bet kā Padomju Savienības daļa. Viņa, jā, tika atkarota, nevis Latvijas tika atkarota, bet tika iekarota Padomju Savienība, ne jau Latvija. Un Latvijai bija pilnīgi atsevišķs status. Latvijai bija pilnīgi atsevišķs status, kura no sākuma Ādams par ko negribēja, no Rozenbergs viņam tomēr beigās iebarēja, kad vajag radīt sev uzticīgu un atbildīgu aizmuguri. Līdz ar to tas bija liederīgi. Ne jau runājot par filozofiski, jeb nostātni, bet dabīgi viņiem bija liederīgi vidi, kurā vācu kultūra bija elementāri saprotama, kur vācu valoda tautā bija, nebija nekas svešs. Līdz ar to šo izmantot kā plācdami tālākai Padomju Savienības iegūšanai, ka viņai ir nākotne. Neatkarīgi no tā, ka bija paredzēts, teiksim, latviešus kā tāds izlietot kā kolonizators tālāk Krievijas apgūšanai, jo viņi prot Krievijas no tā tālāk, tātad tas bija otrais ešelons, kas bija atbalsta karaspēks, mierīgais, kas ir civilizētais karaspēks, kuru gatavoja tālākai okupācijai. Tā kā līdz ar to šo faktu un ar visiem fašistu un ar visu holokaustu un visu to pārējo, tas ir tāds neprāts, kā latvieši tikpat rāpo uz visām četrām, jebkuru citu priekšā un ļaujās cilvēkiem uztaisīt šeit pie brīvības pieminekļa šitos te karātars un nošauto žīdu līķis un demonstrēt. Kāds tam ir sakars? Un kad latvieši netiek pāri šim sindromam, tas ir briesmīgi. Es nezinu, tas ir
ko es esmu mēģinājis izdarīt. Es ar Zorofu strīdējies pie brīvības pieminekļa, kur viņš teica man, tavi vecāki manas vecāks nošāva. Es teicu otrādi. Tavi vecāki manas vecāks nošāva. Nu, tas ir tā. Bet tā viņš ir, ka es nezinu, varbūt tas nav tīra tavs novirziens būt pasaules lāpītājiem, bet patiesības nešanas vārdā viens no jautājumiem, kuru es varbūt noderīgs kā informācijas avots par to gaisotni, teiksim, un par to Latvijas dažādo etnisko grupu, nevis tautību. Es noraidu jebkuru teicienu, ka latvieši ir dažādas tautības iedzīvotāji. Nē, dažādi etnosi. Ir dažāda etnosa latvieši. Un es esmu, kā saka, es prediķotājs uz kalnu, kur neviens neklaus, un nevar būt tāds, ka mums ir mazākuma tautības. Mums ir etnosi. Jā, ok. Etnosi ir homoseksuāli, etnosi ir baptisti, etnosi ir vājas krievu valodas lietojošo tautu grupa. Viņi taču nav krievi. Nu, tad kur šitas te mātes lietošana, nepārtrauktā lietošana savā leksikā, ko Jevgeņijs Ilfon Petrovs aprakstīja, Ļudajetka Jeločka, kur vārda krājums viņiem ir mazāks nekā bantu nēģeriem. Jo viņiem ir taču galīgi nav krājums. Tad kā viņi var saukt par krievu, jeb krievu minoritāti, kad viņam ar krievisku nekādu kopēju nav. Viņš ir homo sovietikus, sakropļotais persona, kuram nav sava identitāte, izņemot trūcīga krievu valoda. Viss. Bet tur es esmu viens no karotājiem, kas ir tikpat kā vienatnēji. Un vēl tas es biju pie Jansona, un viņu uztaisīja interviju, un es viņam toreiz teicu, ka es iesniegšu sūdzību, kad es esmu diskriminēts cilvēks, ka man jāraksta, kad citi var ierakstīt pasē tautību, kura viņiem nav, jo kā tu var pierādīt, ka tu esi latviets? Kur ir dokumentāli pierādīts, ka tava māte ir kopējusies ar tavu tēvu? Kur? Jo pēc tēva skaita tautību. Bet kā var dokumentāli pierādīt, ka tas tiešām bija mans tēvs? Un kā mans vectēvs bija? Tas nav, tā ir fikcija. Ģenētiski uzskatīt tautību par kaut ko eksistējuši ir pilnīgs idiotisms. Viņam kaut kur nav kārtībā. Un tas ir viena no varas instrumentātajiem cilvēku piekārt tautību. Un šī tendence Latvijā vēl ierakstīt pasē papildus tam, ka tev tautība ir latviets, nationality, latviens, un vēl otru pierakstīt, ka tu esi krievs. Tātad es jūtos diskriminēts, jo es nezinu, ar ko mana māte ir gulējusi. Vai ar to švābu no Ungārijas, jeb ar kādu Pēteru Kalniņu no operas Kordobalē, tad Ants viņas ir, es tad nezinu. Un tā kā es biju atšķirīgs no saviem brāļiem, stipri atšķirīgs, tad tā kā mana māte šādā teica, tu laikam tomēr es biju vienīgais, kas piedzimis Lemnecā, pārējiem dzima mājās, un teica, man liekas, tur man tomēr esi samainīts. Tā kā es jūtos diskriminēts, kad es nezinu savu izcelsmi. Un tas var ierakstīt. Es nevaru ierakstīt. Un ja no es rakstītu, tad es gribētu ierakstīt Vēlsbaltieši. Tāda termiņa nav.
Bet es, starp citu, esmu pārāk slinks, bet tiešām vajadzētu uzrakstīt sūdzību. Un sūdzība Eiropas tiesību jomā par to, ka Latvija pasēs vēl ieraksta izcelsmi. Tas jau nav obligāti vairs. Bet var. Var. Nu tātad tas ir diskriminējuši tiem, kur viņi nav. Tas ir likuma pārkāpums. Tā ir cilvēktiesība pārkāpums. Tātad es, kuram nav zināma izcelsme, es zemāks šķirs nekā tas, kuram ir. Ir taču tā. Nu, zināmā mērā, jā. Pilnīgi. Man liekas, ka tur tas obligātums būtu obligāti. Nē, tas bet būtu, tieši tas, kad es nevaru to izdarīt. Es nevaru to izdarīt. Viens var, un līdz ar to viņš ir dubultpilsonis, viņš ir latviets un latviets. Bet es nevaru ierakstīt divreizēju. Bet tas piederība etnosam, tas ir kultūras. Bet kultūra, tad tā nav tverama, tā nav, protams, ka nav tiesiska kategorija. Nu jā, bet tās brīvos te uz acīm ir ļoti daudziem. Traucē, man liekas, ļoti daudz problēmas izprast. Ne tikai traucē izprast, bet tā ļauj šos cilvēkus manipulēt. Nē, protams, tas ir ļoti labs kapitāls. Tā ir viena no vislabākām motivācijām, jo šodien reliģiskus karus var vienīgais ar islāmu, un akceptēt šo islāmu kā tādu, kā saka, obligāto nosacījumu, kā to pierakstīt, tā ir noziedzība pret Eiropu kā tādu. Tā ir vēl viens, varbūt, tāds jautājums par fričiem, ir Latvijas laikā. Ja paskatās tie friči, jā, un, teiksim, tās aprindas, kur tu grozījies, tie tomēr bija birģeri, jā? Birģeri aprindas. Jā. Bet vai bija tavā, teiksim, kaut kādā, teiksim, paziņu lokā arī tiem, kuriem bija tas fonklāt no mužniecības? O, jā. Bet viņi sevišķi manā bērnībā, viņiem bija drīzāk tāda, ja varētu teikt, tie bürgerische Gesellschaft piecieta to, kad viena daļa bija tie fani un fansodēri un tā tālāk, un lielāko daļu viņas klopēja. Tas pašu friču? Jā, jo viņi bija, jo viņi bija iedomīgi, saprot? Viņi bija iedomīgi, un es taču esmu fons, tu esi fons, tad krāmē viņam pa purnu, tu parādi, ka tu esi fons. Jo viņi taču to jau ļoti labi saprat, ka tie foni pēc būtības bija augsta ranga karavīri. Tātad viņi iekuva šos savu fondu sistēmu par to, kā viņš bija karavīrs un tā tā. Riteršos, jā. Jā, riteri, vai ne? Riteršak. Tātad, ja tu esi riters, tad vajag parādi, ka tu esi fonds. Un tad sākās klope, un lielāko daļu, tur zinu, viena daļa no viņa bija tiešām tādi drusku deģenerēti, tie, kas šaurā lokā to mantisko stāvokli saglabājot, tad viņi precējās rads ar radiem un tā tālāk, kad viena daļa no viņiem bija diezgan deģeneratīva. Un vingrošanā švaki un tā pēlā zemi tika un tos klopēja bez žēlastības. Ja viņš parādīja savu šo, es taču esmu fonu. Tā kā šī bürgerliche Gesellschaft, viņi vēl joprojām mēģināja sevi parādīt kā bet viņam vienkārši piecēta un neņem vērā viņam sevišķi. Ja tu paņem pat to Šīmana. Šīmans bija augstas raudzes, nevarētu teikt, Latvijas politiskajā vidē, un viens no jeb Löbers. Löbers, tā nebija fonds. Löbers bija bürgerlich apštam un tā tālāk. Tā kā
tie īstie bīdītāji bija, vēl teikt, lielāko daļu bija durgaļas, pilsoniskā sabiedrība. Un tā izkārtne par tiem foniem un tā tālāk bija apmēram tikpat nozīmīga kā Zviedrijā karalis, kuram nav praktiski nekāda nozīme. Tā ir vienkārši tāda izkārtne. Tā baigā cūcība, kas notika ar visu to žīdu eliminēšanu, viņi bija apmēram tāds pats drauds. Lielāks draudz bija, kad var Krievi atnākt ar bumbardēju un uzmest tev bumbas uz galvas. Tas tevi vairāk skāra, jo tā bija tomēr liela daļa no tiem. Bija no Austrijas ļoti daudz atvestie žīdi, kuri bija nezināmi, nebija personīgi pazīstami cilvēki, kuri, ja kāds no paziņām tur tika paņemts, tad ļoti daudz latvieši tos žīdus tomēr paglāba, bet tā nebija dominējuša. Dominējuši bija izdzīvot. Karš bija. Vajag saprast, tur bija karš, kur katru dienu tūkstošiem cilvēku tiek noslapkot ne par ko. Un tad tur uz tā fona tas 1–2% kritušo žīdu tanī kara laikā bija fons. Tas nebija nozīmīgs. Un līdz ar to nevar saprast cilvēks, kas tanī laikā ir dzīvojis, nevar saprast viņa filozofiju, kā mēs varējām balēties, kā mēs varējām brūtēties, kā saka, baļuks rīkot pie kādu no vecākiem, kurš nebija mājās, un bišķiņ iedzert tur, paknakstīties ar skuķiem, pabučoties, varbūt kāds pat kaut ko vairāk paspēj. Tā bija ikdienas, teiksim, problēma. Ne jau kaut kur Maskavas Forštatē ir geto, no kuru var būt viena daļa no cilvēkiem apšāvā. Kad katru dienu tūkstošiem cilvēku. Tu dzīvoji Rīgā, tu to geto neredzēji? Vai tu uz to redzēju to geto, un nekas šausmīgs tur nebija. Vēl joprojām tanī, kur ir tas sportnams, tas Maskavas ielas, tā teritorija, kur bija dzeloņdrāts riņķiem, tad brauc ar tramvaju braucot, tad bija viena ietve, bija geto iekšpusē, un kad metru vēl no bruģi, un tur bija šitie te un dzeloņdrāts, un nekāda apsarga tur neredzēja neko, un toreiz bija vaļējie tramvaji, un viens otrs paņēma no tā tramvaja iesvērt kādu maijas kuku iekšā. Viss, no viņa neko tādu neredzēja. Vienīgais tanī pirmā gājienā, kad tie žīdi ar tiem dzeltenām zvaigznēm, viņi negāja pa ielu, viņi gāja veselu kolonu, gāja, un viņas kaut kur veda, kur viņas ved, kā viņas ved. To neviens tā īsti nezināja, un tas bija fons. Fons kara laikā, lielā slepkavošanas laikā, tas 2–3% no slepkavībām, kuras notika uz tā fona, bija sīkums. To vajag saprast. Un to nekad nevēlk ārā, kad uz tā fona, kad miljoniem vācieši nolika ķēles ne par ko. Kad Vācijas nācija, Ādams iznīcināja Vācijas nāciju kā tādu. Un vēl šodien vācieši ir kā nopērtas sunas ar ierautu asti. Vēl šodien, pēc 50 gadiem, vēl joprojām viņi ir ar pazeminātu dzīves un pretestības spēju. Tad uz tā fona, tā žīdu nācija, tas bija tāds uzplaukums, kā nevar iedomāties. Padomā, šitai mazai Izraēlē ir kodolieroči. Nu, johā dienu, ko tu vēl gribi? Viņa uz tā fona
uzkabinājis, radīja mitoloģisko priekšrocību visu pārēju. Tas taču ir vēl trakāks nacisms nekā Adolfa nacisms. Nu, tā kā no tā viedokļa varbūt var saprast to, un mana tante, kā saka, glāba vienu žīdu un nonāca Salaspilī, un mana māte glāba žīdu ģimenes, kuru viņai savukārt deva iespēju emigrēt uz štatiem. Un par to man ir dokumentāla liecība. Tā kā viss tas ir, tu saproti, šī piesiešana Latvijai holokausts, tādā pašā laikā, kad Francijas leģions tā sauktās pārspēja skaitliskā ziņā, man liekas, 3-4 reizes pārspēja latviešu leģionāru skaitu. Neviens nekad nav runājis par to, ka franči ir fašisti. Kaut gan viņi dienēja Vācu armijā, piespied kārtā Austrumu frontē. Un latviešiem, kad vēl ir šī mitoloģija par to, ka latvieši ir un aizmirst vienu lietu, kad kopēju ienaidnieku eksistence ir zināms savienības pamats, nevis draudzības. Un šī kopējā ienaidnieka psiholoģija, kuru nodara mūsu angļu, šī antante, kuru mēs gaidījām 3 gadus, mēs gaidījām, kad vienreiz atnāks Angļi. Mēs ticējām. Jo BBC bum, 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 izturiet. Šī neticība, neiespējama neticība, ka tas taču nevar būt, ka rietumi atdod Latvija komunistiem. To nevarēja, no sākuma nevarēja tam ticēt. Nu, bet tas tā. Bet tā ir situācija, ko tu var dabūt no daudziem zinām. Un par to noskaņojumu karlaikām tā tālāk. Es domāju, liecība ir vairāk derīga tieši par tiem tumšajiem laikiem, par kuriem informācija tikpat kā nemaz nav. Tā. Spied ārā to citronu, ko tu var no manis izspiest. Nē, redz, es tev varu spaidīt ļoti daudz un ļoti dikti, man liekas, vienkārši tu jau esi piekusis. Nē, es vēl elpoju, nav tik traki. No elpo parasti ir tas, teiksim, tā robeža tās 2 stundas, ja, kad no cilvēkam tur labais stundas prasa, ja, teiksim, taisīt pauzi, ja, bet nē, man ir ļoti daudz vēl jautājumu tev, ko mēs varētu parunāt gan par to padomu laiku, gan arī par to pašo vācu laiku. Tur ir diezgan daudz interesantas lietas, bet es tiešām domāju, ka varbūt tas būtu, nu, varbūt nākošais, ja labi, par vācu laiku ir, diemžēl man es aizdevu tos materiālus sporta muzejam. Man ir vesela kaudze diplomu, kur notika sporta sacīks, tieši vācu laikam. Un biju arī līdzi uz talsiem, kaut kāda brauc viegla atletika un viss tās pārējais ir kaut kādas bildes. Kopijas laikam es arī iedevu. Ko nodarbojies vācu laikā? Nu, teiksim, sporta. Jā. Ko tu darīji? Es tādā laikā biju vairāk tāds fleders. Es biju sporta vingrošana. Bet tā, mani braškas abi bija viegli atlēti, un viņi, Miķels un Arpāds, abi divi bija olimpiskā komandā iekļauti, kur 40. gadā bija paredzēta Helsinkos. Viņi bija Latvijas komandas sastāvā, tā kā viņi bija špicas sportisti. Miķels bija kārdslekšanā, vidējās distants un Arpāds sprintā un desmitceļā. Un viņi bija olimpiskās komandas. Tas Vračka bija vēl Latvijas laikā bija Uniona vārdsargs hokejā, un Krievu laikā viņš bija universitātes sporta hokeja komandas vārdsargs un vieglatlēts.
es biju no tiem, man vairāk interesēja meitenes, danči un tā tālāk, man sports bija tā. Bet tie jau bija sirsnīgi, tie trenējās intensīvi un tā. Bet tieši tas par to, tā laika sporta dzīvi, nekas neliecina, ka tā ir okupēta teritorija. Nekas neliecina. Un, nu jā, bet tas ir jautājums par to, kur es jau tamī laikā biju ģimnazists. Nu, tā esam paaugušais tīnis. Man bija sava interešu loks, kurš bija, nu jā, zelta jaunatne. Latviešu inteliģents zieds kopā ar visiem pārējiem. Tā kā. Bet man ir jāsalūkā, es varu pameklēt bildes tev der. Jā, es labprāt paskatītos. Tad es jau varu paņemt un, starp citu, man kompis nolika. Teic. Jā, pamata disks aizgājam, tā ir, un pie tam tas ir SSD 160. Tās ir, bet man ir labs čoms un viņš šovakar atnāks un būs un soliks. Jo man ir ļoti liela daļa vienkārši kompjuteros. Tā kā es varu viņus izvākt tā un mēģināt savākt tātad par vācu laiku. Jā, ir vienota tāda, kaut gan par vācu laikā es esmu diezgan nopietni liecību iedevis okupācijas muzejā. Un tie ir pieejami, es varu tev viss kā iedot. Man ir 6 stundas intervijā. 2 reiz pa 3 stundām. Varbūt no tā var ar kādu materiālu ņemt. Nu, var, jā, bet es arī no okupācijas muzeja var dabūt, viņš jau man tur pat pāri ieliekās. Jā, nu jā, var dabūt. Tā nav problēma, jā, bet tas ir, nu, es jau to nepateicu līdz galam, tur tā ideja bija, kas tur mēs sākām uzreiz tur sarunu, ja. Principā man tā ideja tev vienā citā projektā dabūt iekšā, ko mēs te gatavojam, ja, to tavu interviju, to dzīves stāstu. Nevis visu, ja, jo tad sanāks tavu veselu grāmatu. Un tik traki mēs te nevaram izvērsties pašlaik, bet ir tāda ideja mums izveidot tādu grāmatu 100x100, ja, tas ir būtībā. Nu, tā kā tas Latvijā ir tie 100 gadi, ja, kā visu, teiksim, pakārtot, nu, tad tur arī būs tie 100 dzīves stāsti, ja, 100 dzīves stāsti apvēr, teiksim, šīs te atmiņu, ja, teiksim, šīs te atmiņu fragmenti, ja, un tad, nu, man gribētos, lai tu tur arī esi iekšā. Klausiet, man ir praktiski priekšlikums, es jau amatīriskā veidā te arī vārds kaut kāds dzīves stāsts. Man ir pāris ļoti interesanti cilvēki, kurus es varu tos materiāls varu tev dabīgi iedot, bet te ir tāds nekaunīgs jautājums. Gadījumā, ja es uztaisu kaut kādu ekspedīciju, teiksim, aizbraucu uz Kolku, man tur viens vecīts no lībiešiem, kur es taisos intervēt. Bet vai vismaz benzīna naudu var nosekt? To es domāju, ka mēs varam sarunāt, ja tur mums tie līdzekļi ir kaut kādā mirklī, tad, ja tu to interviju pēc tam dod mums, tad es domāju, ka tur īpaši problēma varbūt nebūtu ar to. Jo es šajā ziņā esmu ļoti utilitārs, no tā man labklājība nemainās, bet es tikai zinu, ka viena no lielākajām kļūdām, ko es izdarīju, kad es par brīvi izplatīju šīs grāmatas par Latvijas satversmi. Ja es viņu kaut vai pa 50 centīmiem pārdodu, viņai ir cita vērtība. Ja es kaut ko saņemu, tad es zinu, ka to materiālu vismaz mēģinās izdarīt. Es jau zinu, kā ir Vācu laikā, kad bija tā ģenerāla komisāra propagandas, teiksim, šefs, viņš teica, ka, nu, tās brošūras, ja, viņš kā var pa velti dot, ja, bet viņas nevar dot pa velti, jo, ja cilvēks kaut vai samaksā tur tos 20 peļņas, tā grāmatai cita vērtība. Jā, tā ir. Viņš arī viņu lasīs, ja, jo, ja tu viņam iedod pa brīvu, tad...
Tā ir, un līdz ar to es lielāko daļu no visas savām politiskām afērām es esmu darījis pa brīvu. Un līdz ar to viņiem nav nekāda vērtība. Tā ir milzīga starpība, jo tanī brīdī, kad es angažēju cilvēks uz Austriju kā praktikants, es no tiem praktikantiem iekasēju naudu. Toreiz vēl bija liberālā partija, es oficiāli ielētu kasē ar visām kvītīm un tā tālāk, un tad šo naudu es izlietoju visai tēm braukšanai, organizēšanai un tā tālāk. Un varētu teikt, man vēl priekš desas arī palika pāri, jo es norēķināju dienas naudu un visu to pāri un tā tālāk. Tad tas arī bija ar efektu. Tāpat vācu amatniekus, kurus es izplatīju, tas bija efekts. Tad līdz ar to, ja viņš ir iekļauts kādā finansiālā sistēmā, tad viņai ir rokas un kājas. Bet to, ka es nodibināju liberālo partiju, pats samaksāju par reģistrēšanu un visu to pārējo, un tā ir tuftā. Tā partija vairs nav? Nē. Tā kā es vienkārši no tā viedokļa ļoti labprāt ar jums saistītos zināmā mērā uz kaut kādām līgām. To var sarunāt visu, jo tur ir tā, teiksim, tad tev kaut kad vajadzētu vienkārši atnākt, es domāju, ka tu tur nāc garām. Jā. Un to mēs varam parunāt, un tur ar Māru var riktīgi izrunāt varbūt tos jautājumus. Jā, tie ir tehniski. Jo viņai arī, teiksim, tie skolkas raksts un tie lībieši, viņai bija tūs, ja tu tur paķer kādu līdz pie viena, tur intervēt, es domāju, ka vispār nebūs problēma. Jo tas ir viens, tad man ir, es esmu, kā viņi sauc, Minoks klubs ir vefiešiem, no vefiešiem, tā kā mans brālis bija viens no vefiešiem. Tad es esmu no malas tā it kā, un es tur atradu vienu sievieti, kur vēl ir dzīva, kurai ir 98 gadi, kur vēl ir sakarīgi, kur viņi PTD, tas ir VEFA pirmsākumi, ir Pasttelegrāfa departamenta darbnīca. Tā direktora meita. Un es taisos pie viņas intervēt viņam. Man viena otra šitā sevišķi, kas man interesē, taisam tie vecie saskārņi par bijušo pirms Ulmaņa laika. Un lūk, ja es šos materiālus ielaižu jūsu apritē, ja es esmu ar jums finansiāli saistīts, saprot, tad viņiem ir rezultāts. Nē, nu jā, mums gan tas finansējums ir tāds, ka tur... Nē, saprot, es tīri formāli. Nē, mēs visu to varam runāt, un tas viss ir iespējams. Nu, baigi forši. Mēs varam tikt, mēs arī varam palīdzēt, un tur tiešām. Jo es negraužu nabadzības sliekšņu, tik trakti nav. Man vēl te ir trešais stāvs. Un tā kā, bet jautājums ir tāds, kad man ir viens zemes gabals, kur es taisos tomēr likvidēt, man viņiem ir pircēji, un tad man līdz mūžu beigām pieškrits pie manas pensijas, kur man ir ārkārtīgi augsta līmeņa 360 eiro mēnesi. Kur tu var izspēlēt tādu naudu? Jā, tā kā saka, es esmu nodrošināts, bet es sapratu man pieeja. Es sapratu, jābūt ir kaut kādām tiesiskām attiecībām, kurš uzliek man pienākumu un tev, ja tavam kantorim. Un tīri labprāt iesaistos tanī, kamēr vēl esmu spējīgs. Jo bezgalīgi es arī nedzīvošu. Un tā kā viena daļa no materiāliem, kuru man ir savākti, tos es mēģināšu. Viena lieta, tas uz tevi galīgi neatiecas, tas man ir laikam ar to Litkas muzeja direktori, kurš starp citu ir vienas no manām meitām tuva draudzem,
gribu pielikt šilts pie tām mājām, kur ir žīdi. Glabāt, jo tas akcents ir baigi vajadzīgs, lai noņemtu to sindromu, ka latvieši ir žīdi šādi. Tas ir baigi. Un starp citu,